Sveiki, sveiki! Mani sauc Ilva, un šodien paaicināju pie sevis uz sarunu Sandru Babko. Zinu, ka viņa ir digitālā mārketinga speciālists, un man interesēja. Viņa kādu laiku nelietoja produktus, un man interesēja, kāpēc viņa atgriezās un sāka atkal lietot dolai produktus, un pat sāka arī braukt uz pasākumiem. Jā, Ilvā, prieks jā, par mūsu šo sarunu. Un, jā, es domāju, ka iespējams arī mana pieredze var kādam noderēt, jo iepriekš jau 3 gadus esmu pazīstama ar šiem produktiem, protams, un tā, bet kaut kādu mirkli ieturēju pauzīti. Jā, nu, kā katram tā mēdz gadīties, ka gribās ieturēt kādu laiku pauzīti. Un tāda kā decembra sākumā atskanēja no tevīm viens maziņš zvaniņš. Sandra, hei, mums sākās 9. vai 2. kurā tur decembrī zvaigžņu lietus, 90 dienu izaicinājuma programma, kuras laikā ir iespējams 3 mēnešu laikā sakopt savu veselību, papildināt, jā, ar visādiem labiem foršiem produktiem, un balvā, darot vienkārši saprotamas darbības, var dabūt arī vēl dažādas, nu, tā kā veicinošanas balvas. Un tas domāju, ziema ir fantastisks laiks, lai varētu atjaunot, restartēt organismu, jo produkti jau man bija zināmi, ir jau arī mīļākie produkti. Vēlāk es tev pajautāšu, kas ir tavi mīļākie produkti, ja? Bet šoreiz par to, ka kāpēc atgriezos un protams, sākot atkal lietot produktus, sekojot līdz notikumiem, jau janvārī piedalījos, jau Jelgavā, jau kopējā tikšanās un redzēju kaut kā, kad laiks ir mazliet mainījies un gaisotne kļuvusi ir daudzreiz pozitīvāka, iedvesmojošāka, uzstājas jauni cilvēki, kas iepriekš nav uzstājušies, kad es redzēju to brīnišķīgo izaugsmi cilvēkiem, vai ne? Tad pēc tam jau martā, kad arī abas tikāmies Rīgā, brīnišķīgā tikšanās, un 3 mēneši pagāja, zvaigžņu lietus beidzās, 15. martā tika izziņots nākamais zvaigžņu lietus 2, un man nenāca prātā pārtraukt, es vienkārši turpinu, jo nākamie 3 mēneši un pavasaris ir brīnišķīgs laiks, lai turpinātu rūpēties par savu veselību, labsajūtu, izskatu un būt brīnišķīgi cilvēki sabiedrībā. Vai ne? Un tāpēc es atkal, jā, gribētu pajautāt tev, kāpēc tu neveic šādas pauzītes, kas tevi notur pie šīs regularitātes, kas tevi saista gan no produktiem, gan iespējams kaut kas cits. Man ir vairāk veselība, jo es sapratu, es novērtēju to, jo ļoti daudz cilvēku nesaprot vienu lietu. Tas ir tāpat kā, ka mēs ieguldam gan izglītībā, gan ķermenī, gan veselībā, ko mēs ieguldam, to mēs saņemam atpakaļ. Un tas ir jebkurā situācijā. Ja tu ieliec lētu produktu, tu lētu rezultātu saņem, bet ja es ielieku neteikšu par labu produktu, nepareizi izteisos. Ja tu ieliec labu produktu sev ķermenī, organismā, tu arī labu rezultātu saņem atpakaļ. Un veselība neklimo, tu esi vesels. It sevišķi šeit es 2 dienas dabūju iesnas un domāju, nu viss. Nē, es dzēru tikai, man bija viss beidzies, astaksantīnu, kapsulas easy fīzī. 2 dienu laikā es viss esmu strītas, 2 dienas jo es iepriekš esmu organismu barojusi ar labām lietām. Un tāpēc es novērtēju katru cilvēku, kas ieguldās katru, katru rezultātu, kad es redzu, kad man pašai ir rezultāts, ka man ieguldot arī iekšēji āda uzlabojas, ne tikai ārēji, bet iekšēji. Un man arī darbojos arī tāpēc, vēl tas pats galvenais, ka vairāk apmierinātu cilvēku. Jo pirmais, kas mums ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu kā dolēps augļu cilvēks centrā, un lai viņš būtu apmierināts par savu dzīvi, par ienākumiem, par veselību. Un tad, kad viņš tev uzraksta pateicības vēstuli, paldies, Ilva, ka tu esi, tas man asaras pat acīs saskrēja. Tieši tā, nu kā lai tad nepastāsta vēl vairāk cilvēkiem, vai ne, par šiem brīnišķīgiem produktiem, ja tu redzi, ka
cik daudz cilvēkiem tie ir palīdzējuši, ja mēs pašas ikdienā, jā, par to priecājamies, un vēl nevelti tavā sarunas laikā neapvainojies, lūdzu, ka mazliet aizgriezos sāņus nost, jo man te pat aiz muguras ir tieši kā reiz šīs pīzī kapsulas, jā, kas mums ir. Dāvana. Jā, tepat vien ir. Un ņemot vērā to, ka tu šobrīd neatrodies Latvijā, vai ne, un zinot to, ka ļoti daudz produkti mums ir šķidrā veidā, pudelēs, jā, bet, kā jau tu minēji, piemēram, tāds astaksantīns, un tur visi sādi spūri, un medicīniskās formulas, protams, ir arī kapsulās, bet šie ir tik ērti. Ceļojumos paņemamie līdzi, iemetam somiņā šķīstošās pulveru šīs te, nu, šķīstošās tabletītes, izdzeram to glāzi dienā vai divas vai ne, un viss kārtībā, vai ne? Jā. Tā kā, Es domāju, Sandra, jā, es saprotu, ka tu arī novērtē tagad tos produktus, tu novērtē, ka Duolife nav tikai produktu lietošana. Šobrīd jau Duolife man ir kā, nu, ģimene galīgi nevaru teikt, daži ir jau tā kā ģimene gandrīz, daži cilvēki. Tā kā komanda un izaugsmas iespējas, ar ko kopā es arī daru un neatsakos. Kaut vai iepriekš man neteikšu, ka ļoti man negribējās braukt uz pasākumiem. Es nezinu, kas notika, varbūt es vienkārši aizgāju citā līmenī, un man šobrīd patīk apmeklēt pasākumus, man patīk apmeklēt un satikt cilvēkus. Un kā ir ar tevi? jā, man arī tas ļoti patīk. Tas ir, starp citu, arī viens no iemesliem, kas mani jau arī iepriekš ļoti saistīja un uzrunāja šajā tīkla mārketingā. Nebaidīšos tik un tā no visiem mītiem, ja no šī vārda, jo tāpēc, ka tīkla mārketingam ir ļoti daudz dažādas priekšrocības. Kā pati jau teici, es esmu digitālā mārketinga speciāliste, pie kā mēs abas dzīvojam laukos, ja, kas nozīmē, ka tomēr nu, nepārāk bieži socializēšanās tiešā veidā, vai ne? Un šie tikšanās pasākumi ir tieši tie, kas dod tādu kolosālu gan uzlādi, gan nu, ļoti daudz visas tādas lietas, gan pieredzes apmaiņā, gan jauna informācija uzzināt kaut ko tur katru reizi pilnīgi, vai ne? Un tas ir pilnīgi tā, tāds enerģijas lādiņš, pozitīvo sajūtu ziņā, jo tāpēc, ka tā ir tiešām vide, kas tevi atbalsta un ceļ. Un tāpēc arī gribu pateikt milzīgu paldies arī tev, kā manam augstāk stāvošam līderim, ka tev ir apbrīnojama tāda, nu, iekšējā gudrība, likt mierā cilvēku, ja tu redzi, ka viņš šobrīd ir pauzē. Es tev esmu bezgalīgi pateicīga par to, ka tu ar savu attieksmi šajā tīkla mārketinga kompānijā, mūsu Duolife, ja, tu nevairo šos mītus, kas sabiedrībā valda, ja, ka ja cilvēkam pasaka, nē, tik un tā mācās virsū un davai, atkal, jā, tikai pēc, mums atkal kaut kas jauns, nu tev trīsreiz pateica, nē, nu ko tu dari, Jā, vai ne? Un to, ka tu tik iejūtīgi, tik pacietīgi, tik saprotoši strādā ar saviem cilvēkiem komandā, es domāju, ka tā ir arī tāda brīnišķīga lieta, uz ko tiekties. Tā ir tā lieta, kas man der, un kā mēs zinām, nevajag jau pavisam atmest cilvēkus, nu, tā kā nekomunicēt ar viņiem, nesarunāties, jo tieši kā reiz, ja mēs tagad runājam par to, kāpēc es atgriezos, sākums jau bija tavs zvans, un man nebija jā, pretestības pret tā zvana. Es esmu pateicīga, ka tu man piezvanīji. Tu varēji arī nepiezvanīt, jā. vai ne? Jā, es arī Kur tu priecājos. smēlies tādu gudrību? Nē, tas ir tā, ka man pašai nepatīk, ka man visu laiku, laikam es esmu tāda pati kā mani cilvēki apkārt. Nu, ja man visu laiku saka, nu, pērc, jo jāmāk ne jau pērc, bet vienkārši paprasīt, ko es sapratu, nu, kā tev šodien iet, ko tu šodien dari, un vispār kā tev ar veselību. Es super uzrakstīju ļoti daudziem cilvēkiem. Arī pateicos par mūsu Ļenas vadītajiem zūmiem, super iedvesmu guvu. Uzreiz aprakstīju visus, uzreiz saņēmu 3, 4 atsauksmes. Labi, daži neatbild, bet daži atbild.
Un viņš atbild, jā, super, man paldies, man palīdzēja tas un tas, bet es vēlāk, un pat cilvēks man uzraksta, es nopirkšu nākošu mēnesi, šomēnes es nevaru. Es pat pirkšanu nerunāju. Es viņam pajautāju vienkārši, kā viņam iet. Bet viņš uzreiz man atbild, un tad es tādā šokā esmu. Un tad es tāpēc saku, ka kāpēc tu mani saproti? Tāpēc, ka mēs mācāmies, es vēl mācos, tu arī vēl mācies līdzīgas mācības, ko mēs tagad tur apguvām. Numeroloģija, taro numeroloģija un tev bija Likteņa matrica. neteiktu, likteņa matrica. Un tad mēs izprotam tos cilvēkus un to vibrāciju mēs laižam ārā pavisam citu. Tāda laimīga cilvēka vibrācija, smaida vibrācija. Un tagad cilvēki, tu esi laimīgs un nesūti citiem cilvēkiem sliktas emocijas, tad arī cilvēki pavisam savādāk tev piesaistās un tad tev pat nav daudz jārunā, jau cilvēks grib kaut ko darīt. Vai Vai ne? atbildēji? Jā, un tas ir arī tāpat, ja, ka reāli tas ir arī par personīgo izaugsmu kā tādu, vai ne, kas nāk komplektā līdzi, jo mūsu šie vērtīgie informatīvie zūmi arī, kas ir, nu, citreiz vērtīgāks, citreiz jau saprotamāk, zināmāk informācija, citreiz vienkārši dalīšanās pieredzē un enerģijā. Jā, viņi ir dažādi tie zūmi, bet, piemēram, arī šis pēdējais zūms, kas bija arī atgādinājums mums par to, ka mēs tik tiešām primāri jau veidojam attiecības vienkārši ar cilvēkiem. Un tas, ka tu teici, ka tev pārsteidza, ka cilvēki sāk taisnoties, kāpēc viņš šomēnes negrasās kaut ko pirkt vai nepirkt, bet pirks nākamreiz, kaut gan tu pajautāji tikai, kā viņam iet. Tas arī iet līdz vienkārši šie mīti, kā ja cilvēks ir publiskojis informāciju, ka viņš ir tīkla mārketingā un izvēlējies to arī kā savu peļņas avotu, kā savu biznesu, tad noteikti, ka tu gribēsi visu laiku nepārtraukti kaut ko pārdot. Tās ir muļķības. Mēs veidojam attiecības ar cilvēkiem, un Mhm. mācāmies aiznest vērtības, to vērtīgāko, ko var cilvēks iegūt. Ja viņš negrib to pieņemt, nu tad mēs neuzspiežam, bet pastāstīt mēs par šīm iespējām taču varam, vai ne? Un līdz ar to tie mīti, tie iet līdzi, protams, ik pa laikam, bet ja mēs darām visu savādāk, es domāju, ka kaut kad tie svaru kausi nosvērsies, un tā jau būs ierasta prakse, ka cilvēki vienkārši apmainīsies ar informāciju par to, kādus produktus viņi lieto, jo šodien nelietot neko, tas būtu, manuprāt, neprāts. Tāpat jau vai ne? Jā, jo cilvēki jau sāk beidzot saprast, ka organismā kaut kas ir jāiegulda. Tāpat kā garīgā praksē, kad es eju meditāciju pie saviem skolotājiem, viņš saka, nu nebūs tev rezultāts, ja tu kaut ko neieguldīsi. Nu nevar, bez darba nebūs rezultāts. Un tikko tu sāc tas pats, ka tev vismaz jāpaceļ vai jānopērk, vai tā kā pirmā darbība jāveic, tā kā tu saki, vismaz veic pirmo darbību, un tad pats. Un es to saucu par riteni, viņš pats lēnām aizies uz priekšu, un organisms sakārtosies. Un, tā kā, un es zinu, ka visums rāda priekšā ļoti daudz cilvēkiem zīmes, un īstie cilvēki atrod īstos cilvēkus. Un Zini, kā paldies, man Sandriņ! Jā, bet man vēl tev ir viens jautājums, man tomēr Jā. ļoti interesē. Kā cilvēks, kas dzīvo laukos, dziļos Aha. laukos, netālu no manīm, ja, var atļauties šādi ceļot? Tagad tu šobrīd atrodies Nīderlandē uz ilgāku laiku. Ja, kā tu to vari atļauties, ka tev nav darbs no līdz, tev nav jāiet, tev nav pienākumu. Vienkārši citiem cilvēkiem tas var būt kā sapnis. Kā sapnis, uz ko tiekties, ja tev miljonārs vīrs ir, vai kā tev tur ir, ja Miljonārs pasaka. nav, vīrs man naudu nedod, es pats strādāju. Es arī dolēju kaut ko pelnu. Neteikšu, ka gribas vairāk, tik cik es daru, tik arī pelnu. Ja es zinu sevi, ja darīt vairāk, pelnīt vairāk. Jo šogad nav arī nevienas prezentācijas bijušas, jo parasti es vadu prezentācijas un izbraucu pie cilvēkiem un satieku, sazvanos vai ļoti aktīvi darbojos sociālos tīklos. Jo cilvēki arī uzrunā man ļoti daudz cilvēki, mani ir uzrunājuši arī sociālos tīklos un arī pieslēgušies
un iegādājas produktu. Nu, Un tāpēc es izvēlos savu darba laiku, savu grafiku, ceļoju tad, kad es gribu, un daru to, ko es gribu. vai ne? Super. Un starp citu, vēl man ir tev tomēr kāds jautājums, kaut arī mēs it kā, nu es jau atbildēju vienkārši uz to jautājumu, kāpēc notika tā man atgriešanās, un es te priecājos, sildos jau, un man liekas, ka saules brilles reizēm jāliek uz acīm, jo tāpēc, ka dzirksteļo, 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 bet es gribēju uzdot tev vēl kādu jautājumu. Es zinu, ka viena no tavām stiprām pusēm, kas arī vēl kaut kādu laiku iepriekš iespējams nebija, nu nevis iespējams, bet es zinu, ka nebija, ja? Tu ļoti droši jūties kameras priekšā, tu filmē, tu taisi video, tiktokos, tev story, rīli un vispārējie, tu esi kārtīgs blogeris, ja, un jautājums mans kāds, ja, vai tu piekrīti tam, ka, ja kādreiz vēl dažus gadus atpakaļ, tāds kā blogeris likās, kā, ak, Dievs, tas ir blogeris, bez mazai kā jauna profesija, bez mazai kā kaut kas tāds ārprātīgs, ja? Bet tad, kad to sāk darīt, kad iemācās tiešām translēt to, ko tu vēlies cilvēkiem aiznest, kad reāli tas jau pārvēršas par savu veidu vienkārši komunikācijas veidu, caur video formātu, vai ne? Jā, Sandriņ, tas ir tāds komunikācijas veids, un zinu, ko es sapratu, ka man kā cilvēkam, trīniekam, tas ir hobijs jau, jo es saprotu, ka es varu nodot caur balsi, caur runāšanu, cilvēki mani dzird, un es varu tā nodot, un es pilnīgi, ja es neparunāju dienu ar cilvēkiem tieši saistē, vai tieši nepiedalos ar tevi kādā zūmā, vai neesmu kaut kur parunājusi, godīgi es jūtos slikti. Nezinu, kāpēc man vajag nodot kaut ko, runāt, stāstīt. Braukšu mājās, sāksies mani zaļie kokteļi atkal, jo šeit nav kur to darīt un gaidu, kad braukšu un es to visu darīšu. Nu, super, vai ne? Super. Un arī tas jau ceļš nesākās uzreiz vienā dienā viss perfekti, vai ne? Kad tev uzreiz jau viss tev sāka, tu ieliki pirmo postu vai pirmo video, vai ne? Un uzreiz cilvēki sāk tev uzrunāt, uzreiz, jā, Ilve, es piesakos rindā, es gribu ar tevi strādāt, es ar tevi gribu komunicēt. Nu, loģiski, ka nē, vai ne? Andriņ, tur Bija mēs kaut kādi uztaisīsim. šķēršļi, kurus tev Jā, tur, nācās pārvarēt. Un jā, tagad, Sandriņ, tur mēs. skatoties atpakaļ, liekas, šobrīd tik vienkārši, a kādreiz likās tik sarežģīti, vai ne? Jā, gribētos jau uztaisīt atsevišķu ierakstu mums par šo tēmu, jo te ir garu un plaši stāstīt no sākuma, kā es līdu ārā no savas komforta zonas, jo es domāju, sakrustoju rokas, nē, 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 un viss. Un ieteikums cilvēkiem, kas grib sākt to darīt, vienkārši dari. Tāpat kā es teicu, es baidos no augstuma, vienkārši lec. Negaidi, runā kaut vai ieslēdz video, skaties savus video, runā. No rīta līdz vakaram vienkārši ej pie kameras un runā. Bet tas nebūs efekts. Efekts būs kaut tu kritīsi, akmeņi tur, bet nu neesmu saņēmis nevienu sliktu komentāru. Es vienkārši slēdzu kameru, runāju, stāstīju un katru reizi jau mācās. Nu kā jau visi mācās, tāpat kā tu nepiedzimsti. Tāpat kā bija ļoti spēcīgs mums zūms ar mūsu līderi Natāliju Kuzmenko, viņa pateica, kā ir ar tevi vai arī ar tavu cilvēku. Pirmais, viņš ir tā kā mazs bērns. Tāpat ir šeit mācībās. Ko bērns pirmais? Tu mācies no krūts, tad tu tālāk, tālāk. Tu sāc viņu ģērbt, sāc mācīt staigāt, sāc mācīt ēst no kārotītes. Viss process iziet cauri un tāpat ar šo tiešraides runāšanu tu pats iemācies. Un tāpat kā, kad cilvēkus atrodi par pieslēgšanu, tas pats process. Un atkal. Nepiekritīs. Jā, protams, un atkal tikai caur darīšanu mēs varam kļūt labāki, profesionālāki, atraisītāki, un ja kādreiz tiešām mēs uz kādu varam skatīties ar atvērtu muti, jā, un skatīties, ak, Dievs, kā viņš tur var izdarīt to vai to, nu tad sāc maziem solīšiem, negaidi, ka tev būs uzreiz milzīgi sasniegumi, tas ir ceļš vienkārši, kas jānoiet, ceļš uz izaugsmi, ceļš uz jaunām prasmēm, ceļš. Jā. Ceļš. Tas, Sandriņ, tavs ieteikums, pieņemsim, es tīksminos atkal, kā tu vadi apmācības, kā tu ieraksti zūmus, un tas nav mana stiprā puse. Es varu ierakstīt un visu darboties caur telefonu, man dators vispār nepatīk. Man viss notiek caur telefonu.
un pievienošanās zūmiem un ierakstīšana. Es pat telegramā, video čatos visu varu sazvanīties. Un tāpēc mums katram ir savas stiprās puses, un tāpēc izceļam katras stiprās puses. Un man jau tagad ideja iešāvās prātā, ka par ko būs nākošais zooms, ka mēs izcelsim katram cilvēkam stiprās puses, un mēs padalīsimies ar savām. Super! Nu, super, Ilva, vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu noteikti šajā te mūsu tikšanās reizē gribētu pārunāt un izrunāt, vai arī man liekas, ka kaut kā mēs tik no dažādām šķautnēm visādas lietas apskatījām, ka man liekas, ka nu, tas varētu būt jau kā pietiekams iedvesmas moments kādam, iespējams arī izvēlēties tieši DoLife, pamēģināt produktus, aizbraukt uz kādu tikšanos, starp citu, tuvākā tikšanās būs Bauskā 12. aprīlī, vai ne? Kur atkal būs iespēja ne tikai uzzināt kaut ko jaunu, bet arī nodegustēt produktus, izmēģināt kosmētikas līdzekļus, pasmaržot, kas nav maz svarīgi, vai ne? Jā, Un tāpēc mēs vienkārši, vai ne? prieks, Sandriņ, un jā, gribēju, es laikam pārtraucu, gribēju, lai tu tā uzaicini, es jau ar skaļi uzaicinu tieši, jo mēs ieliksim arī grupā šo video un lūdzu brauciet pagaršot, pasmaržot, it sevišķi komandas, kuri ilgi nav bijuši ne pirkumus taisījuši, varbūt jums ir interese, atbrauciet, pagaršojiet, kuri nav kosmētiku lietojuši, kā Sandra teica, uzsmērēt uz sejas, nogaršot, kopā būšanu. Tas ir tā fantastiski. Un arī tavas piebildītas, tev foršas, tava piebilde kāda par šo pasākumu. Tu jau esi bijusi apmeklējusi klientu dienas. Nu, jā, nu, protams, tāpēc, ka tā ir vistuvākā iespēja aprunāties, un, ja gadījumā neusticies cilvēkam, kas tev tikai nu viens pats tev kaut ko pastāsta, jā, un re, kur ir tāds produkts, otrs produkts, tad var vienkārši piedaloties tādās klientu dienās, paskatīties, nu, no tāda vispārēja tāda skatu punkta, kāda vide, ko citi stāsta, kā pasniedz informāciju, ja, jo iespējams, ka cilvēks, kas tev kaut ko pastāstīja, nu, viņš vēl ir pašā ceļa sākumā, tikai mazlietiņi vēl tur, nu, kaut kā nepārāk pārliecinoši, ja var pastāstīt par produktiem, tad te ir ļoti iespēja laba, ja tur uzzināt un uzdot jautājumus, un ne tikai uzdot jautājumus, bet arī saņemt atbildes, vai ne? Tā kā, protams, ka tuvākā tikšanās tātad 12. aprīlī. Ceru, ka tu arī būsi jau atpakaļ. 9. braucu ārā. Urā! Urā! Braucu uz pasākumu. Atkal būs iespēja mums arī tikties, jo es jau biju nobijusies, ka varbūt tās, kad paliksi vēl. Nē. Sarunāja man mazmeitiņai 11. vienā ir vecāku dienas, un es nevaru, kas pie manis Elziņa dzīvo, mana mazā mazmeitiņa gaida Omītu savu pasākumu ballē. Es nevaru Protams. neaiziet. Starp citu, Ilva, vēl jautājums, vai ne, kas man ļoti patīk strādājot ar tevi kopā, ka mums abām ir skaidra vērtību skala, lai sarindotu prioritātes, vai ne? Un ģimenei tomēr prioritāte ir pirmajā vietā, un tagad, kad tu pateici, ka tev ir svarīgi braukt, ja, un piedalīties dzimšanas dienā, nu, man tas ir tik saprotami, jo atkal. Par to mēs arī kaut kad arī varam ierunāt video par Glivicas braucieniem, uz Jā. kuru, diemžēl, šoreiz izskatās, ka es netikšu septembrī ģimenes apstākļu dēļ, jo mums ir ieplānots jau iepriekš jau ceļojums cits ar ģimeni, un mēs sakārtojam šīs prioritātes tā, lai mums nav ar kaut ko jāziedojās, no kaut kā jāatsakās. Mēs te neesam kā pārapmāti, ja, ka tagad tikai DoLife tīkla, nu, bieži uzskata, ka tīkla mārketinga cilvēki ir sajukuši prātā, ka viņi tā kā sektā, ja, bez maz vai kaut kur aizgājuši. Tā nav. Prioritāte ir ģimene, attiecības. Un to, kā lietojam pašas superīgākos produktus un pavadam laiku vidē, kas mūs atbalsta un ceļ, to, ka izvēlamies mācīties, augt un palīdzēt citiem cilvēkiem saņemt savus vēlamos rezultātus, katram jau savs rezultāts, ko viņš vēlas, vai ne? Citam tas ir veselības uzlabojums, citam tas ir biznesa papildus kapēka kabatā, a citam atkal drosme
tiešām izaugt un iemācīties daudz ko, attīstīties, atvērties, uzticēties cilvēkiem, vai ne? Jā, Ilvi. jā. Tā kā Paldies, Sandriņ, par produktīvo mūsu sarunu. Man prieks bija atkal tiešsaistēs, redzēt tevi, satikties un tiksimies pasākumā. labi. Paldies tev arī, Ilva Mīļš. Uz Atā. tikšanos! Atā!